Skrējienā Igors Jastrebos no Krievijas 1. celiņā, 5. Roberts Kronbergs no Zviedrijas, Andrew Tulohs no Lielbritānijas 6. celiņā, Kenets Haljems no Norvēģijas 7. un Damiens Greifs no vēl viens Lielbritānijas skrējējs 8. celiņā. Nu, Tonijam Džaretam labākais rezultāts priekšskrējienā 13.56. Nu, es domāju, maz kas šaubās, ka viņš varētu neuzvarēt šodien. Nu, Guntis Peders centīsies apstrīdēt šo tēzi. Nu, pagaidām Džarets 1. vietā, 2. Peders. Un Peders ir pieņem medaļas. Neticami, bet fakts. Guntis Peders ir pārspējis Toniju Džaretu šajā skrējienā. 13.49, tāds ir neoficiālais rezultāts šim skrējienā. Nu, visādi Guntis Peders sejas izteiksmes, domāju. Patiešām ļoti lēns starts, tomēr finišā viņš